Saule taisnā pozīcijā. Kad saule izkrīt taisnā pozīcijā, tavs jaunais gads solās būt piepildīts ar prieku, panākumiem un pozitīvu enerģiju. Šī kārts liecina, ka viss, pie kā tu strādāsi, būs veiksmīgs, ja vien saglabās pārliecību un dzīvesprieku. Attiecību jomā saule norāda uz siltumu, mīlestību un harmoniju. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad jūsu saikne kļūs vēl stiprāka, iespējams, piedzīvojot skaistus kopīgus brīžus vai sasniedzot nozīmīgus mērķus. Tas ir laiks, kad attiecības piepildīsies ar jaunu enerģiju. Ja esi viena, saule sola iespēju sastapt kādu, kurš tevī ienesīs gaismu un prieku. Tā būs attiecība, kurā abi jutīsies saprast un pieņemti. Darba un finanšu jomā šī kārta simbolizē panākumus un izaugsmi. Šis ir gads, kad tavi centieni nesīs augļus. Vai tas būtu jauns amats, veiksmīgs projekts vai izaugsme pašreizējā lomā. Saule liecina, ka arī finansiāli viss būs stabils un tu varēsi justies droši. Iespējams, pat izdosies īstenot kādu sen iecerētu sapni. Un zini, saule tev atgādina, dzīve ir kā dārzs, kurā ziedi uzplauks tikai tad, kad tu tiem velti uzmanību un mīlestību. Tāpēc šogad neslēpies ēnā, izbaudi gaismu un ļauj savai enerģijai starot. Saule apgrieztā pozīcijā. Kad saule izkrīt apgrieztā pozīcijā, jaunais gads var liecināt par situācijām, kurās tev šķiet, ka saule slēpjas aiz mākoņiem. Tas nenozīmē, ka gads būs slikts, bet gan, ka tev būs jāstrādā pie tā, lai atgūtu prieku un līdzsvaru. Attiecību jomā šī kārts norāda uz iespējamu nesaskaņu vai pārpratumiem. Ja esi attiecībās, šis ir gads, kad būs svarīgi runāt atklāt un izprast vienam otru vajadzības. Nelielas nesaskaņas var rasties, ja jūs abi izvairīsieties no atklātām sarunām. Ja esi viena, apgrieztā saule aicina tevi pārskatīt savas cerības un attieksmi pret mīlestību. Varbūt ir pienācis laiks atbrīvoties no veciem uzskatiem, kas tev traucēja atrast laimi. Darbu un finanšu jomā apgrieztā saule var liecināt par kavēšanos vai nepārliecinātību. Tas var būt laiks, kad jūties, ka tev trūkst enerģijas vai motivācijas, lai sasniegtu iecerēto. Taču šī kārts aicina: nepadodies. Finansiāli esi piesardzīga ar tēriņiem un nepieņem sasteigtus lēmumus, bet fokusējies uz stabilitātes saglabāšanu. Un atceries, apgrieztā saule norāda, ka, lai gan mākoņi var aizsegt gaismu, saule vienmēr turpina spīdēt. Kā saka, pat pēc tumšākās nakts vienmēr pienāk rīts. Tāpēc šogad neslēpies no savām iespējām un atceries, ka viss, kas tev nepieciešams, jau ir tevī.